Kāpēc mums tāda liela cipara onkoloģija? Un ne tikai mums. Nu, protams, Černobeļa. Radioaktivitāte darbojās uz vairogu dziedzeru. Maz dziedzerītes, bet ļoti atbildīga funkcija visam ķermenim. Tad tai laikā dzimušiem arī ir problēmas. Cieta jau arī ne tikai Ukrainā dzīvojoši cilvēki, cieta arī tie, kas Baltkrievijā dzīvoja. Arī tie bērni, kas Baltkrievijā tajā laikā dzima, pēc tam Šveici viņas vecās aicināja uz nometnēm, ko sedza Šveici par saviem līdzekļiem jau 90. gadu sākumā. Jo ir lietas, ka tā it kā neattīstīsies stara slimība tam tēvam, snauž un apmostas pēcnācējiem. Un tad cilvēkam ir jāpadomā, kādu enerģiju tērējam, varbūt jātērē mazāk. Klimats mainās, un mums būs jāpielāgojas. Un var jau pavisam vienkārši, laicīgi vakarā ir gulēt, naktīs neuzdzīvot, ģimene brauc ar vienu mašīnu, nevis ar divām, un viens kvartāls var aiziet ar kājām, bet šodien bērns vedot uz skolu liekas, ka tā mašīna iebrauks pa skolas durvīm iekšā. Nu, vai to vajag? Jā, krīze. Bet ja kārtīgi nedabūs pa ausīm un vēl par dažām labām ķermeņa daļām, cilvēki jau nesapratīs, ka no problēmām beigt nav jēgas, viņas ir jārisina. Mēs esam aplājumot ar šo vietu, ko varam saukt par savu dzimteni, ka šeit vietas ir visiem te, kas šeit ir piederīgi. Un ēšanai var izmantot daudz mazāk naudiņus, nu nēdiet tik daudz, nopērciet mazākus krāsainākus šķīvīšus. Nav jāstaigā pa veikaliem, tad tiešām var iztērēt daudz vairāk naudas. Var daudz ko dabūt internetā, arī garšvielas, nevis tikai vegeta. Sāli un cukuru. Ir daudz garšīgākas lietas. Marakāņu garšīla vaisījums ir brīnišķīga lieta. Ir tik daudz brīnišķīgas lietas, ko var pamēģināt un priecāties par to, ka jūs esat pamēģinājuši. Tagad staigā tādu sugu, kas nevar ciest, ka citi smaida. Nesot par ko smaidīt. Nu kā tad ne? Dzīve esam, tāpēc mēs smaidam. Paiet var. Priecājamies, atmostamies, atkal priecājamies. Pietiek čīkstēt par to, kas nav, priecājamies par to, kas mums ir. Un ja mēs vēlamies kaut ko mainīt savā dzīvē, tagad vajag iet un mainīt. Un tad arī tas viss notiek. Ak, bail! Es zinu, cik rīt man būs štruntīgi. Bet ja es mainīšu visu, es nezināšu. Un Dievs pasara vēl labāk paliks. Tad, nu, kad būs briesmas, pa ko tu sūdzēsies? Traki. Es jums ieteiktu palasīt pasakas. Iepazīt pasaules vēsturi caur leģendām un mītiem. Un varbūt mazliet paskatīties atpakaļ to pēdējo karu, Otro pasaules karu. Kādi briesmoņi toreiz gāzes kamerās sūtīja cilvēkus. Cik daudz briesmīgu lietu izdarīts pret ebreju tautu visā Eiropā. Un apakšā, protams, bija iekāroja mantu, naudu. Un apakšā ir tikai mantkārība un nekas vairāk. Bet vajag iet un strādāt, un tad pelnīs. Nu, sakarinās tās zelta ķēdes. Nu, un tad izskatās pēc govs. Varbūt vēl medāli priekšā no zelta. Un liela zelta ķēde, un tāda varene buļļi. Tikai jēgas nekādas. Kur tad nonācis? Mums ir sports. Smieklīgi. Sarunātas. Tāda federācija, šitāda federācija. Un tad brīžiem tie ongoļi, kas tur strīdās par to krēslu un par to algu.
Izskatās, ka paši ar sportu pat nav nodarbojušies. Nu, kaut kad agrā jaunībā, bet ne pēdējā laikā. Vienalga, vai tā ir armija, vai tas ir sports, vai policija, ir jārāda piemērs. Attiecības, jebkuras ir jābalst uz cieņu. Ja tas ģenerālis nevar paskriet, tad viņam ir jāiet pensijā un jānāk jaunajiem. Ja ir jāiet laikam līdzi un jāmācās visu mūžu. Un kur nu vēl tā suga, kam liekas, ka viņi ir uzgudrākie, nu tā, ar komunistu smaku. Viņam zināšanas nav nekādas. Nu, viņi gan iemācījušies pēdējos gados tā daudz runāt, tikai neko darīt. Vairāk gan uz citiem ar pirkstu rādīt. Tas ir smieklīgi. Es ticu jaunajiem, mīlu jaunos un priecājos, ka viņi mums ir par tiem bērniem, kas ir ļoti gudri. Un man ar tā laime ir ar viņiem satikties 16 gados. Viņi ir tik gudri. Viņiem ir jautājumi. Nu, varbūt viņiem arī palaimējies ar manis tiem jautājumiem var atbildēt. Ka viss šai pasaulē ir ārkārtīgi vienkārši. Ka neko nevajag sarežģīt. Un ka pacietība ir visiem jāmācās. Un pilnīgi visiem, jaunam vai vecam, ir jāizvēlas mērķis. Mums kā tautai kopīgs mērķis. Un tad mēs lēnam, soli pa soli, to mērķi arī saslieksim. Šo, nākošo un vēl nākošo. Mēs taču to varam. Ja jau mēs šai zemes stūrītī esam nonākuši šai dzīvē, tad tāda iespēja mums arī visiem kopā tiks dot. Nekādu karu pret krievu valodu. Tad mēs nebūsim labāki par viņiem. Nekādu karu un naidu nevajag. Ar mīlestību un cieņu. Nu tad ar mīlestību un cieņu šodien es no jums atvedos un uz drīzu redzēšanos.